Nu ko, mēmākā putekļu sūcēja izloze ir klāt, un mēs vēlreiz ieliksim vēl vienu izlozīti ar līdzīgu mantu YouTube. Tā kā piesako YouTube kanāliņam, un tad jau būs vēl viens šitāds putekļu sūcējs uz izlozēm. Tā ir Mājas putekļu sūcējs. Tāds. 2. Trešo nevajag? Piedalījies? Piedalījies, ātri ierakst iekšā. Mēs varam paši piedalīties. Var piedalīties, ja Evitiņa piedalījās. Es arī piedalījos, es arī ieliku. Tu neieliki sevi? Jā, tā kā ļoti elementāri. Evitiņa parāda, kas bija jādara, lai piedalītos šajā izlozē. Rekord. Jā, bet kā parāda no sākuma visu? Attaisām Kārbiņas mājaslapu vaļā, ne mājaslapu, bet YouTube. YouTubeņā, šortiņš, ejam uz leju. Un te, es jau pagāju, loterija. Jā, un spiežam virsū un ierakstam komentāru, kurā gadā šis kungs ir dzimis, cik viņam gadi ir un kurā dienā ir dzimis. Redzi, komentāri 353, bet ielikuši šīti 268, Tātad tikai no 269 tagad. 9 būs iespēja vinnēt šito putekļu sūcēju robotu. Pagaid, 9 tikai? 209. 269. Jā. Nu ko, sākam? Kā mēs to darīsim? Taisi vaļā komentārus. Augšā lejā. Nē, davai, katrs nosauc pa vienam ciparam. Ērika nosauc vienu ciparu. Cik tālu var skatīt? Vienkārši ciparu nosauc. 8. 8. Tu? 13. 13. Es saucu 3. Kārli, tu sauc cipariņu. 270. Nē, tik daudz ne. Davai līdz 10. 5. 5. Tātad 8. Un, tad būs aizgribēju 5, bet, labi, lai iet 1. 8, 1 un 3. Tātad 8 reizes scrollējam uz leju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nā. Tātad tagad, kāds tev bija cipariņš? 8. Tev bija 1. viena reize uz augšu. Stop, apstādien knābi, apstājās. Tātad tagad ir mana kārta 3 reizes uz leju. Un 3. Vai beig lēn lādēja? Tas nekas. Un Kārlim kāds cipariņš bija? 5 uz augšu, bet mēs būsim līdz pašai augšai, es pareizi. Tad raujam uz leju. Nē, 3 uz leju un 2 uz augšu. Nābi, sadalīsim viņa piečuku. 1, 2, 3. Mums vēl ir kā darbinieki. Čangals. Nu, baigi arī būs. Malcam ātri mierā un viss. 2. Un Stop. Tā, kas tas mums ir? Reku ir? Signe Freivalde. Signe Freivalde, 75. gada 3. jūlijas. Perfekta atbilde. Pirms 15 minūtēm. Paskaties. Signe, jā? Jā. Signe, tev apsveicām! Tā kā tik viegli ir piedalīties mūsu izlozē. Jāpārbauda viņa laiku ir ilgu.